Čau! Sveiki! Kutei! Dobrý deň. Vispār ir nakts, ir vakars, ir nakts. Vienalga. Čau visiem, te es Paula. Ir sācies jauns gads, un es jums visiem novēlu laimīgu jauno gadu, un arī to, lai šis jaunais gads būtu 33 reizes labāks nekā iepriekšējais gads. Šī nav mana istaba, diemžēl, bet es atrodos ciemos Rīgā pie draugiem, un šī istaba ir goals, viņa ir tiešām goals. Šovakar, šonakt, šodien, vienalga, es vēlos parunāt par to, ko šogad es vēlos izdarīt, kāds ir mans apņemšanās, un es ļoti cenšos viņus arī ievērot, jo parasti savas apņemšanās es kaut kā neievēroju. Ok, kāds šai salūtu? Jau tagad? Jo ir 7 vakarā un es filmēju šo video, tāpēc pagaidiet. Ar šo video es vēlos iesākt savu kanālu no jauna, jo es visus savus video uzliku privātus tādēļ, ka man viņi īsti nepatika. Es vēlējos kaut kā sākt visu no jauna, ja tā varētu teikt. Uzlabot kvalitāti, uzlabot savu saturu, uzlabot savu attieksmi. Un es ļoti strādāšu pie tā, lai man būtu labāks kanāls, lai es neslinkotu tik ļoti un lai tiešām ļoti saņemtos un bieži filmētu video un arī viņus publicētu. Es ceru, ka man izdosies. Un runājot par to, tā arī mana pirmā apņemšanās vismaz reizi nedēļā ievietot video savā YouTube kanālā un atdzīvināt savus pārējos YouTube kanālus vēl vairāk, piemēram, kanālu Paulas dzīve, kurā es likšu vlogus, un kurā jau es esmu ielikusi dažus vlogus, kurus jūs droši varat noskatīties. Kanāla links būs lejā aprakstā. Un es ļoti vēlos atdzīvināt arī savu Paula dzied kanālu, kurā man ir izdomāti un iecerēti dažādi projektiņi, un ne tikai man vienai pašai, bet arī ar citiem dziedātājiem, tā kā es ļoti ceru, ka man izdosies, un es ļoti ceru, ka jums tas patiks. Tā kā arī Paula dzied kanāla links būs lejā aprakstā. Tādēļ jūs jau laicīgi varat abonēt šos kanālus. Mana otrā jaunā gada apņemšanās ir ievērot veselīgāku dzīvesveidu. Tas ir varbūt negluži uzreiz kļūt par veģetārieti un sportot katru dienu 24 stundas diennaktī. Nē, tas īsti nav iespējams. Bet mēģināt izpildīt tādas sīkas lietas, vismaz biežāk iet ārā pastaigāties, biežāk iet uz skolu ar kājām, kā arī ēst mazāk saldumus, vairāk dzert ūdeni un tādas lietas. Un es domāju, ka ar to arī būtu ļoti labi sākt. Varbūt arī vairāk vingrot to rītiem, kaut gan es zinu, ka man tas neizdosies, esmu jau to daudzus gadus apņēmusies, bet nekad man tas nav sanācis. Kā arī iemācīties špagatu, arī man nekad vēl nav izdevies. Tā kā, varbūt šis ir īstais gads, kurš to lai zina. Trešais ir ļoti svarīgs. Tas ļoti ierobežo manas aktivitātes, manas ikdienas lietas, ko es ikdienā daru, mans plānus, tādēļ, ka kuru gan es neskaru, jo trešā mana apņemšanās ir mazāk pavadīt laiku pie telefona, mazāk vispār atrasties internetā un sociālos tīklos, tādēļ, ka es dienā pavadu diezgan daudz laika pie telefona un internetā, un tas ļoti ierobežo manas citas aktivitātes un samazina, tas saīsina iespējas, un tas vienkārši ļoti apgrūtinoši. Tajā pašā laikā es mierīgi varētu izmācīties matemātikas mājas darbu vai gatavoties dabaszinību kontrolu darbam, bet nē, man jāsēž WhatsAppā visu vakaru. Tādēļ es ļoti centīšos to ievērot un mazāk pavadīt laiku internetu vidē. Tā. Ceturtā apņemšanās ir vairāk visu saplānot, lai man pietiek, lai man vairāk atliek tas ir sarežģīti. Var sakot, visu saplānot tā, lai man pietiktu laiks vēl vairāk lietām, lai es paspētu daudz vairāk lietas izdarīt dienā. Es esmu ļoti aizņemts cilvēks, jo es eju mūzikas skolā, es eju orķestrī, es vispār mācos skolā, kur šogad mēs sāksim iestudēt izrādes un ko tik ne, un tas aizņems ļoti daudz laika un vienkārši visu saplānot tā, lai man pietiek laiks visam un vēl vairāk. Es ļoti ceru, ka man izdosies, un tas arī dos daudz vairāk iespēju YouTube'am un visam citam. Un pēdējā apņemšanās ir vispār kļūt pozitīvākai, draudzīgākai, atvērtākai, vairāk smaidīt, mazāk noslēgties, atvērties, vienkārši būt jaukākai. Tās arī būtu visas manas šī gada jaunā gada apņemšanās. Ja kāda no jums arī iepatikās, droši pamēģiniet. Mēģināsim šīs apņemšanās piepildīt visi kopā, jo es ļoti vēlos, lai šis gads būtu daudz labāks nekā iepriekšējais. Tādēļ, lai man tas izdotos, man vajag pildīt šīs apņemšanās, un tad arī viss sanāks. Ļoti atkal loģiski mums sanāca teikums. Es atkal jums novēlu laimīgu jauno gadu. Izpildiet visas savas apņemšanās, priecājieties, izbaudiet dzīvi, arī mācieties, protams, jo bez tā jums nekas nesanāks. Vismaz tā ir. Tiekamies nākamajā video. Atā!
Tad tādēļ jūs droši, lai,